Matemātikas izaicinājums 55. diena, kad var īsināt otrā daļa. Paskatīsimies šādu piemēru. 4 reiz 7 – 21. Vai šeit var īsināt 7 un 21 tā, ka paliks 4 reiz 1 dalīts ar 3, jeb vienkārši 4/3. Varam ļoti viegli par to pārliecināties, zinot, ka saīsināšana tiek veikta gan skaitītāju, gan saucēju, dalot ar vienu un to pašu skaitli. Šoreiz dalīsim abus ar 7. 4 reiz 7 dalīts ar 7 ir 4. 21 dalīts ar 7 ir 3. Sanāk 4/3. Protams, tīri tehniski šis nav pierādījums, tikai ilustrācija. Taču šajā matemātikas apgūšanas līmenī, vismaz manuprāt, bez pierādījuma var iztikt. Tātad šodienas un vakardienas video secinājums. Ja daļa satur summu, tad saīsināt pa taisno nevar. Taču, ja daļa sastāv tikai no reizinātājiem, tad to var saīsināt pa taisno. Ja kādreiz tomēr nejūties drošs vai drīkst darīt ieplānoto saīsināšanu, atceries, ka vienmēr var sevi pārbaudīt, dalot gan skaitītāju, gan saucēju. Var, protams, gadīties, ka sanāks jocīgi rezultāti, bet tas tikai būs signāls, ka varbūt ieplānoto saīsināšanu veikt nevajag.